Un ja tu zinātu, cik ļoti es tevi vēlos, viens puisis domāja pie sevis, klasē, skatoties uz ķīmijas skolotāju. Meitene tūlīt pēc skolu, lai džas beigšanas viņa ieradās strādāt mūsu skolā un padarīja mūsu zēnus trakus. Saki man skaistulē, kas tur nepatīk, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu. Skaistulē, kas tur nepatīk, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu. Es zīmēju biodisko tabulu uz tāfeles, un es nejauši uzrakstīju, ka es tevi mīlu, tā ir problēma. Viņa dusmīgi uz mani skatās. Pēc visām stundām mēs palikām vieni. Es domāju, ka iešu un iedzeršu šampanieti, bet neveiksmīgi. Un tā vietā, lai ietu uz bāru, mēs ejam pie direktora. Saki man skaistulē, kas ar mani notiek, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu. Skaistulē, kas ar mani notiek, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu, tev es paticu, tev es paticu. Skolas direktors mani aicina savā kabinetā, jo nes cik to reizi, un es zinu, viņas sekretāres tur nav, un te es viņu atkal redzu savā priekšā, direktors sasodīts nav pie pilna prāta. Es domāju, ka viss notiks kā parasti, neparasti, šī personība no viņa nāca jau. Tātad dēls. Vai tev viņa patika? Es tevi pievilšu. Man viņa arī patika. Vai tu zini, kāpēc viņa šeit strādā? Kāpēc? Galu galā tu nevari vienkārši apsēsties šādā vietā. Sapratu. Īsāk sakot, tu saņem rājienu neoficiāli, liec viņu mierā, jo tu esi normāls puisis. Aizcērtot durvis. Es izeju no kabineta, un es zinu, cigarete man šodien nepalīdzēs. Es redzu, ka viņa atkal dodas pretī viņam, un es sev jautāju, kāpēc? Saki man skaistulē, kas ar mani nav kārtībā, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu, lai es tev patiktu. Saki man skaistulē, kas ar mani nav kārtībā, saproti, es tikai vēlos, lai es tev patiktu,